22. septembrī beidzās astronomiskā vasara un oficiāli sākās rudens. Pagaidām rītos un vakaros vēl nav astronomiski tumšs, bet cik tur vairs tālu? Dienas sāk palikt īsākas un īsākas, līdz ar to lukturi sāk palikt vien svarīgāk un svarīgāk. Tas nekas, ka mēs viņus lietojam arī ikdienā, bet diennakts tumšajā laikā tie ir īpaši svarīgi. Ne tikai, lai mēs redzētu, bet arī, lai mūs redzētu. Jaunākajām automašīnām par to bēda maza. Tur viss, vai gandrīz viss, darbojas ar gaismas diodēm. Lielai daļai jaunu automobīļu tiešām tie ir šie gaismas diožu lukturi, bet joprojām uz ielām mēs sastopam automobīļiem šīm gāzizlādes spuldzēm vai ksenonu saucamo, un vecais labais halogēns. Ar ko tad LED lukturi ir pārāki par tām pašām ksenonu spuldzēm? Pati gāzizlādes spuldze kā tāda, protams, viņa ir labāka par halogēnu salīdzinājumā. Tomēr ar ledu, ar šīm gaismas diodēm ir iespējams izveidot vairākus šos gaismas avotus. Ksenons vai šīs gāzizlādes spuldzes, tas tomēr lielākoties ir viens šis gaismas avots. Un šīs gaismas pielāgošanu uz ksenonu ir nedaudz grūtāk tomēr panākt, vai tehnoloģiski arī sarežģītāk. Viens no sasniegumiem, kas bijis iespējams tikai LED tehnikas ērā, ir tās augtās matricu gaismas. Tas dod iespēju pirmkārt izgaismot ceļu pilnvērtīgāk, piedot savā ziņā intelektu šiem lukturiem, kur viņi vēro arī pretīm braucošos un neapžilbina viņus. Kāpēc modernajiem auto bieži vien vairs nav atsevišķu miglas lukturu? Tas atkarīgs ir izteikti no lukturu konstrukcijas. Kad miglas lukturis ir integrēts pamat lukturu iekšā, kad bamperi apakšā šādu te nav. Vai LED lukturi tiešām ir mūžīgi? Mūžīgs nav nekas, bet dzīves ilgums viņiem ir lielāks nekā gāzilādes spuldzēm un halogēnu spuldzēm, bet viss atkarīgs no, teiksim tā, tehniskā stāvokļa un cik tad šis elements ir kvalitatīvs. Vai tiesa, ka LED lukturi praktiski nesilst? Silst viņi visi, vieni vairāk, vieni mazāk, bet priekš tā viņiem ir iebūvēta arī šī dzēsēšana, un uz šīs pašas nots LED lukturi nevienmēr būs energoefektīvāki. Gaismas diožu starmeši pārsvarā tiek izgatavoti hermētiski, lai tajos nevarētu iekļūt mitrums. Tas ir viens, otrs lukturu konstrukcijās bieži vien izmanto arī membrānas. Lukturi nav 100% hermētiski. Viņos iekšā ir membrānas, viņos iekšā ir ventilācija. Membrāna ir doma, ka mitrums tiek ārā, bet netiek atpakaļ. Bet tomēr dēļ tā, kad silst gan ksenonu lukturs, gan halogēnu lukturs, gan LED lukturs, kaut kādai gaisa cirkulācijai jābūt. Vai LED lukturu aizsvīšana ir normāla parādība? LED lukturu aizsvīšana tā nav problēma. Tas var notikt dēļ gaisa mitruma ārpusē, dēļ gaisa mitruma iekšpusē, dēļ temperatūras ārpus iekšpusē. Tas var notikt, tas ir pieļaujami, kad šis lukturis viegli aizsvīst. Protams, jāpatur prātā doma, ka jebkurš svīdums tā ir mitruma kondensēšanās. Ja viņš ir pastiprināts, tas var atsaukties uz iekšējiem elektroniskiem komponentiem. Kāpēc ar LED lukturiem iespējams aprīkot arī zemes cenas automašīnas? Tad primāri tas varētu būt viņa uzbūve konkrēti, vai tas ir lukturis aprīkots ar lēcu, vai tas ir lukturs, kurš ir aprīkots ar reflektoru. No tā arī atkarājās šo gaismas diožu elementu skaits. Attiecīgi vienkāršākai konstrukcijai, kas ir šī gadījumā lukturs ar reflektoru, arī šī izmaksas un cena būs zemāka, un tāpēc arī tādu var uzstādīt uz budžetklases automobīļu. Tiklīdz mums nāk papildus elementi, protams, ka tas ir dārgāk, protams, ka tas ir sarežģītāk, un, protams, ka tur ir lielāka iespēja kaut kam iziet no ierindas eksploatācijas gaitā. Vai LED elementus var nomainīt arī atsevišķi? Šis te ir tīri atkarīgs no ražotāja un konstrukcijas. Ir ražotāji, kas paredz individuālu LED elementu maiņu, bet lielākā daļa no viņiem paredz visa luktura nomaiņu. Vai LED lukturi ir arī jāregulē? LED lukturiem, tāpat kā visiem pārējiem lukturiem, ir paredzēts regulēt šo augstumu, kaut arī tikai tā aspekta pēc, ka mašīna eksploatējot atspērsmus sasēžās, mašīna nosēžās. Šie lukturi tomēr maina savu pozīciju, un viņi arī ir jāregulē tieši tāpat kā, ja tas būtu halogēnu lukturs vai gāzilādes spuldze.